Visiem, kuri biežāk vai retāk izraksta kādus rēķinus, noteikti ir zināms, ka Latvijā tiek ieviesti e-rēķini. Ja nu tieši tev ar to nav sakara, varbūt var šo video ieteikt kādam, kuram rēķini mēdz būt jāizraksta, jo viņa viedoklis varētu noderēt. Šajā video īsumā izstāstīšu, kas e-rēķinu frontē notiek, pastāstīšu arī savu redzējumu un aicināšu uzņēmējus un privātos saimnieciskās darbības veicējus izteikt savu viedokli. Man ir tā iespēja jūsu viedokli nodot tālāk tiem cilvēkiem, kas pašlaik darbojas pie tā, lai e-rēķini drīzāk būtu uzņēmējdarbības atbalsts, nevis apgrūtinājums. Katrā ziņā tā vēlme tāda noteikti ir. Šis video varētu būt mazliet garāks, bet aprakstā ielikšu tā saucamo saturu, lai varētu pāriet uz interesējošo vietu, ja kaut kas no manis stāstītā jums jau zināms un tam negribas tērēt laiku. Un, lai būtu saprotama visa kopaina, vispirms mazliet atgādināšu, no kā tas viss sācies un kā domāts. No 2025. gada sākuma e-rēķini ir obligāti norēķinos ar valsts iestādēm. Uzņēmumu savstarpējos norēķinos bija plānots e-rēķinus ieviest no 2026. gada sākuma, bet tagad tas ir pārcelts uz 2028. gada sākumu. Pārcelt tāpēc, ka šāda mēroga projekti nav realizējami tik īsos termiņos, kā tas sākotnēji šķita pašiem lēmējiem, kuriem likās, ka atliek tikai nolemt un ierakstīt likumā un tūliņ pat viss notiks. Nenotiek tā. Savukārt ieviest šādu sistēmu Latvijai, tāpat kā citām Eiropas Savienības valstīm, liek konkrēta Eiropas direktīva un pāris regulas. Un tur arī tā kā mērķis ir saprotams. Pēc 2020. gada datiem Eiropas Savienībā gadā nesamaksātais PVN, ja pievienotās vērtības nodoklis, netiek samaksāts vairāk kā 90 miljardu eiro apmērā, no kuriem 40–60 miljardi tiek rēķināti kā krāpšana. Kas ir tie pārējie 30–50 miljardi, to nemācēšu teikt, bet šādi skaitļi ir tajā vienā Eiropas Savienības direktīvā. Un ja visi darījumi uzreiz tiktu piefiksēti, no šādas gigantiskas krāpšanas varētu izvairīties. Tāda ir tā pamatdoma no nodokļu administrēšanas puses. No otras puses ir uzņēmēji. Kāda tad varētu būt interese viņiem? Man sanāk, ka varētu būt divu veidu interese. Pirmais un visātrāk skaidrojamais būtu ieguvums no vienādas konkurences, jo ja viena daļa nodokļus nemaksā, tie maksātāji ir negodīgā situācijā. Tātad vienāda nodokļu maksāšana būtu godīgu uzņēmēju interesēs. Bet par negodīgo labsajūtu it kā ne valstī, ne visai Eiropai galva nebūtu jālauza, vai ne? Un otrkārt, vajadzētu būt mazāk darba, jo vismaz tīri teorētiski rēķinus nevajadzētu drukāt no grāmatvedības programmas uz papīra, rēķinu izrakstīšanas galā, un tas lielais ieguvums nevajadzētu saņēmējiem no papīra pārrakstīt jau savā grāmatvedības sistēmā. Tātad daudzu rēķinu gadījumā varētu ietaupīties lērums darba. Tātad cilvēki bezjēdzīgas pārrakstīšanas vietā varētu darīt kaut ko, kas nopelna naudu. Un tagad salīdzinājumam minēšu līdzīgu piemēru. Varētu pat teikt identisku situāciju, kur visi akceptēja un pieņēma ar prieku un prātā nenāca pukstēt. Un tad vēl vienu līdzīgu piemēru no savas pieredzes, tāpēc ieklausieties uzmanīgi un saprotiet līdzību. Pirmā situācija. Jaunākie cilvēki varbūt nezina, jo neko tādu nav pat redzējuši, bet vecākie labi zinās. Kādreiz, ja piemēram uzņēmumam vajadzēja no sava bankas konta pārskaitīt naudiņu preču piegādātājam, uz datora tika izveidots maksājuma uzdevums, tad tika izdrukāts, parakstīts, apzīmogots, un uzņēmuma darbinieks gāja uz bankas filiāli, pasēdēja un pagaidīja savu kārtu, un tad bankas darbiniece no šī papīra maksājuma uzdevuma visu informāciju savadīja bankas datorā. Tātad saprotiet, kāda muļķība. No datora izdrukājam uz papīra un pēc tam pārrakstām atpakaļ datorā. Pilnīgi bezjēdzīgs darbs. Tad mums jau sākumā bija šī informācija datorā elektroniskā formā. Vajadzēja tikai aizdabūt uz bankas datoru, tāpat elektroniskajā formā. Un tas arī tika izdarīts parādoties internetbankām. Tie, kuriem maksājuma uzdevumi tika automātiski gatavoti no viņu grāmatvedības sistēmām, savas sistēmas saslēdza, jeb gudri izsakoties, saintegrēja ar bankas sistēmām caur internetu. Vairs nekas nebija ne jādrukā, ne jānēsā, ne jāpārraksta. Maksājuma uzdevumi no grāmatvedības sistēmas, kur tie radās, pat taisnot caur internetu, ierodas bankā un tiek izpildīti. Visiem viegli un ērti. Bet atceramies, ka no zila gaisa tas neuzradās, un, lai tas viss tā notiktu, mums bija jāpiestrādā, lai savas grāmatvedības sistēmas ar internetbankām savienotu, vai ne? Tātad sākumā bija kaut kādi papildus darbi un piepūle, lai vēlāk būtu viegli un ērti.
Bet kā tad tiem, kam nekādas savas grāmatvedības nav? Nu, piemēram, privātpersonām. Tiem bija pieejama, un joprojām ir tā saucamā internetbanka. Tas ir vieta internetā, kur varam pieslēgties savam kontam un maksājumu uzdevumus varam ierakstīt pa taisno bankas sistēmā. Vienalga, vai maksājam par komunālajiem pakalpojumiem vai pārskaitām bērnam kabatas naudu. Bet mums atkal nav nekas nekur jādrukā, jāiet un jāgaida. Nu, manuprāt, līdzīgi varētu būt arī ar tiem rēķiniem. Pēc būtības jau tāds pats finanšu dokuments. Nu, tikai rēķins tā ir maksājuma prasība, bet maksājuma uzdevums ir maksājuma uzdevums. Tātad rīkojums bankai šo uzdevumu izpildīt. Un tātad visiem būtu ērti, ja tās grāmatvedības sistēmas, lai kas arī tās būtu, kaut vai Excelī to visu uzskaitām, būtu savienotas ar kaut kādu transporta mehānismu tā, lai mēs tos savus rēķinus kā rakstījām, tāpat arī rakstām uz savu datoru, tikai tie nav jādrukā uz papīra un kaut kur jāved, bet paši nokļūst pie saņēmēja caur internetu, vai ne? Nu, bet tiem, kuriem vispār nekāda sistēma nav, kuri varbūt izraksta pāris rēķinus mēnesī un vienkārši tos noformē kaut vai tur Word dokumentā, tie tad varētu ieiet kaut kur kādā speciālā lapā, kur līdzīgi kā internetbankā, to savu rēķinu varētu sagatavot un no turienes tas tad arī pats nokļūtu pie saņēmēja. Nu, un tagad pie tā, par ko tad ir daudz diskusiju, pretenziju un emociju. Par portālu Latvija LV, ar kuru pašlaik tie rēķini, e-rēķinu formā lielā daļā gadījumu tiek sūtīti. Vispirms, kādas tad pretenzijas ir pret šo sagatavošanu un sūtīšanu? Nu, pirmkārt, nezinātājiem portālā tāda e-rēķina sūtīšana ir gandrīz neiespējama atrast. Pilnībā var piekrist. Pašlaik tā rēķina sūtīšana ir tā kā pakārtota e-adresē. Tātad mums ir nevis vieta, kur mēs varam savus izrakstītos rēķinus pārskatīt, bet mums ir e-adreses ziņojumi, kuri ne visi būs saistībā ar rēķiniem, un tie rēķini mums tur nav ne pārskatāmi, ne vispār godīgi atrodami. Tad ir pretenzijas, ka nav skaidrs, kā tad tie e-rēķini tur jāizpilda. Ir daudz visādu lauku, kur ne tuvu nav skaidrs, kas tad kurā vietā būtu jāraksta. Atkal var piekrist. Tur būtu jābūt ideālā gadījumā intuitīvi saprotamam, bet ja nu ir kādas šaubas, tad lai ir paskaidrojumi, pamācības un nav jāmokās neziņā. Uzreiz arī paskaidrošu, kāpēc tas viss tur tā tik sarežģīti izklausās. Tā kā plānots, ka šie e-rēķini būs vienādi visā Eiropas Savienībā, tad ir izstrādāts standarts, kurš paredz iespēju izveidot jebkādus rēķinus, kādi no viena pa visām Eiropas valstīm varētu būt. Valstu mums daudz, grāmatvedības likumi daudz un sarežģīti, un kad to visu saliek vienā standartā, tad nekādi tas nevar sanākt vienkārši. Tas ir tā kā objektīvs iemesls, bet uzņēmējiem, kuriem iespējams no tiem entajiem rēķinu tipiem ikdienā vajadzīgs ir 1 vai 2, tur sanāk neadekvāti sarežģīti. Un tad pastāstīšu vēl vienu līdzību. Tiem, kas dzīvo daudz dzīvokļu mājās, droši vien vajadzētu būt zināmam, ka atbilstoši likumiem un noteikumiem visai daudz dzīvokļu mājas dokumentācijai būtu jābūt viegli pieejamai būvniecības informācijas sistēmā, saīsinājumā BIS. Tātad visiem apsaimniekotājiem visa dokumentācija būtu jāievieto tur. Kad pirms kāda pusotra gada, kā dzīvokļu īpašnieks iegāja tajā BISā, tur nekā nebija. Man tas īsti neizbrīnīja, jo manu māju apsaimnieko Rīgas nama pārvaldnieks, un pilnīgi noteikti var teikt, ka viņiem jau sen pirms visiem BISiem bija savas datorsistēmas, kurās viss tiek uzskaitīts un reģistrēts. Un tagad BIS viņiem ir jauns liekas apgrūtinājums. Tāpēc tad, kad lasīju lekciju nama apsaimniekotājiem, par šo sistēmu izteicos visnotaļ skeptiski, jo man likās, ka kam gan to vajag, ja uzskaita taču jau tiek veikta un ir jau kaut kādas savas sistēmas katram apsaimniekotājiem. Taču viena no lekcijas klausītājām teica, ka man gluži nav taisnība. Viņa pārstāvēja mazo dzīvokļu īpašnieku biedrību, kas apsaimniekoja tikai savu māju, un viņiem nekādas sistēmas sabūvētas nebija. Un viņa teica, ka viņiem šāda sistēma kā reiz ir ļoti noderīga, jo visu dokumentāciju tagad var glabāt vienkopus un visiem elektroniski pieejam. Un ja viņai, kā biedrības vadītājai, kaut kas gadītos, ieceltu jaunu vadītāju un viņam uzreiz būtu pieeja visai dokumentācijai. Un taisnība ir, mazajiem, kuriem nekā nav, šis sanāk tāds normāls atbalsta instruments. Protams, tur netuvu nav vērti kaut ko izdarīt. Valsts būvētās sistēmas ir, kā to teikt, ar lielu potenciālu uzlabojumiem. Bet šo līdzību arī stāstīja ar domu par rēķiniem. Ja mums nekāda sava sistēma nav, piemēram, kaut kādam individuālajam saimnieciskās darbības veicējam vai pavisam maziņam uzņēmumam, tad vietiņa, kur varu savus rēķinus izrakstīt, pārskatīt, man netraucētu. Turklāt, ja no turienes tie rēķini ērti nosūtītos saņēmējiem.
Bet tiem, kam jau ir savas sistēmas, nevajadzētu kaut kur vēl lieku reizi savus rēķinus pārrakstīt. Viņiem vajadzētu rakstīt tos rēķinus tāpat kā līdz šim, tikai no katras sistēmas rēķiniem vajadzētu turpmāk sūtīties elektroniski pat taisno saņēmējiem. Un pie reizes tad krāpšanas apkarošanas nolūkos arī nodokļu administrācijai vai vidam, vai ne? Tas viss tā labi izklausās teorijā, bet praksē nav tik viegli. Dažādos biznesos tā rēķina izrakstīšana ir dažāda. Cilvēkiem ir ļoti atšķirīgas prasmes vispār datoru lietošanā. Rēķinā var būt kļūdas. Ja redzam kļūdu, varam sazvanīt otru pusi un teikt, ka rēķinu pārtaisīsim un nosūtam jaunu. Taču, ja pirmais ir jau nonācis vidā un pieskaitīts, tad tagad sarežģījumu ar tā atcelšanu, kas arī ir jauns apgrūtinājums, tad problēmu ir gana daudz. Vienkārši tāpēc, ka dzīve sarežģīta un viss nav tik vienkārši, kā varētu iedomāties. Bet labi, pašlaik uzņēmumu grāmatvedības sistēmas reti vēl, kad ir savienotas ar kādu no tām transporta sistēmām. Vai tā būtu tāpat jau minētā e-adrese, kurai pēc idejas būtu jākalpo pamatā kā transportētājiem starp dažādām grāmatvedības sistēmām. Vai kāds komerc pakalpojums, kā piemēram Unified Post. Tāpēc pašlaik e-adresē ir paredzēta iespēja, ka ja grāmatvedības sistēmā sagatavoto rēķinu var no turienes dabūt ārā e-rēķina formātā, tas ir XML file formātā, un uzreiz ielasīt Latvija LV, lai viss, kas tajā rēķinā tur sarakstīts jau mūsu grāmatvedībā, nav jāpārraksta ar roku vēl arī Latvija LV. Tātad, ka mēs varam to gatavo rēķinu tur ieimportēt un atliek tikai nosūtīt. Manuprāt, šis varētu gan būt vienīgi tāds pagaidu risinājums, kamēr tās grāmatvedības sistēmas nav savienotas ar transportētājiem un pašas tos rēķinus vēl nesūta. Bet vispār šitādiem vingrojumiem nevajadzētu būt. Ja mums nekā nav, tad visu no sākuma tur arī rakstām, un tad varam gribēt papildus ērtības, lai mums tur ir iespēja veidot tur kādas sagataves, pārskatīt visu rēķinu sarakstu, varbūt izveidot kādu pārskatu vai atskaiti savai ērtībai. Bet ja mums jau ir kāda sava uzskaites sistēma, tad tajā arī būtu jāturpina darboties. Tikai viņu būtu jāsavieno ar kādu no transportētājiem. Tāds ir tas mans viedoklis. Kam grāmatvedības sistēmas ir, tie turpina darīt kā līdz šim, taču programmētājiem jāpiestrādā, lai pievienotu to esošo sistēmu kādam, kurš tos rēķinus pārsūta. Bet viss tā rakstīšana portālā Latvija LV paliktu tiem, kam nekā nav. Un tur tad viņiem varētu būt tāda neliela, vienkārša bezmaksas uzskaita ar kādām zināmām ērtībām. Kā jums šāda vīzija? Vai tas šķistu pareizais virziens, vai varbūt ir kāds racionālāks domas? Uzreiz gan var teikt, ka variants, ka no e-rēķiniem jāatsakās vispār, tāds laikam apskatīts netiek, jo tā būs Eiropas prasība un nekur neliksimies. Iestājušies savienībā jau esam. Es aprakstā pie šī video pielikšu saiti uz tādu mazu anketiņu internetā, kur tie, kuriem būtu kādi priekšlikumi, varētu tos ierakstīt. Tur tad būtu iespēja ierakstīt arī savu viedokli, bet vēl kā neobligātus ielikšu papildus tādus laukus. Ja kāds no jums būtu gatavs piedalīties arī sistēmas prototipu izmēģināšanā un novērtēšanā, varēs atstāt savu vārdu un kādus kontaktus, kā ar jums sazināties un uzaicināt. Tas nav obligāti, bet tā būtu iespēja katram novērtēt un izteikt savus priekšlikumus un kritiku. Vispār šo video esmu nofilmējis, jo pašlaik notiek darbs pie šīs e-rēķina problēmas. Viens augsta ranga darbinieks no vidu, nezinu, vai drīkstu teikt, kurš, ir šo jautājumu pieteicis tādā inovāciju projektā, jo, kā viņš pats teica, pašreiz tie e-rēķini nav neatrodami, neērti lietojami. Un viņam ir taisnība, pie kam runa šajā gadījumā ir tieši par mazo uzņēmēju ērtību. Darba grupā kā galvenais ir pacelts jautājums, kā izdarīt tā, lai tieši mazajiem uzņēmējiem tie e-rēķini būtu nevis apgrūtinājums, kurš dod iegūmu tikai vidam, bet arī ērtību un iegūmus pašiem. Un atbildēt uz šādu jautājumu, kā nojaušat, nav viegli. Bet es tomēr gribētu būt tāds piesardzīgi optimistisks. Vismaz daļa no šiem cilvēkiem, kas ar šo jautājumu darbojas, paši ir mazie uzņēmēji un labi stādās priekšā, kas ir ērti un kas neērti. Un arī jums ir iespēja izteikt savas domas un dot ieteikumus. Tāpēc aizejiet pēc saites aprakstā uz to anketiņu un ierakstiet kādu labu ieteikumu vai konstruktīvu kritiku. Es parūpēšos savukārt par to, lai jūsu domas nonāktu pie tiem, kas ar šo jautājumu strādā. Un ja būsiet atstājuši koordinātus, tad arī par to, lai jums būtu iespēja novērtēt, kas būs sanācis, pirms tas vēl tiks uzprogrammēts kā strādājoša sistēma un ieviests darbībā. Ļoti ceru uz jūsu atsaucību un gaidīšu ieteikumus. Es esmu Inns un jūs skatāties kanāla Rezumē LV, kurā stāstu par tehnoloģiju izmantošanu ikdienā, bet šoreiz man tas viss.
Atā!